Tātad varbūtība būtībā tur ir divas lietas, kas jāzina, ir tie pamatjēdzieni, kas ir jāzina, lai vispār izlasītu uzdevumu, kas ir saistīts ar varbūtību. Attiecīgi tā viena pamatformula, varbūtība ir tikai viena formula, būtībā, ja šajā līmenī, kas 7. klase, kur vienkārši jāzina, jāiegaumē, parādīšu pavisam vienkāršu veidu asociāciju kā to. Un vienu biežāko kļūdu, ko parasti pieļauj skolā. Tātad, tiem, kas man nezina, mani sauc Ernests, esmu iegūst 100% matemātikas eksāmenā, 2. vietu valsts olimpiādē un 1. vietu zinātnisko darbu konferencē, bet tagad mans mērķis ir garlaicīgo matemātiku paskaidrot jauniešiem saprotamā valodā. Šajā video es paskaidrošu šo tēmu un dodamies atpakaļ pie video. Tad jēdzieni, tad mēģinājumi, iznākumi, attiecīgi tad ir iznākuma kopa un tad ir tāds vārds kā notikums. Ok, un tad mēģinājumi vienkārši ir eksperimenti, jeb cik reizes mēs mēģinām to darīt. Iznākums ir tātad tas, kas mums beigās sanāk, ko mēs iegūstam tajā mēģinājumā, jeb eksperimentā, un tad visi iespējamie iznākumi te ir iespējamie iznākumi. Piemēram, ja tātad mēģinājums būtu kauliņa metiens, iznākums būtu, piemēram, uzkrīt 3, un tad iespējami iznākumi būtu, kādi vispār ir iespējami, ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Šie ir vienīgie skaitļi, kas var uzkrist. Tad notikums būtu, piemēram, kaut kāds apgalvojums pa iznākumu, piemēram, uzkrīt pāra skaitlis. Tad apgalvojums no jums, un, piemēram, būtu uzkrīt pāra skaitlis. Simplizēt. Šādi te pamatjēdzieni, tas ir tā, lai tīri var lasīt uzdevumus, bet, baigi neko nedod, tas ir tīri formāla valoda, kas ir varbūtība teorijā lietot. Un tā mēs nonākam pie paša svarīgākā. Ja tu esi ticis šitik tālu daudz likās noderīgi, tad būšu ļoti pateicīgs, ja tu uzspiedīsi pogu abonēt, jeb subscribe, lai es varu turpināt palīdzēt tev uzlabot savus matemātikas zināšanas. Ja mums kaut kāds iedomājas A, mums ir kaut kāds notikums, tad iespējamība, ka notiek tas notikums A, ja tādi labvēlīgie pret visiem. Visi. Ja? Tātad tie notikumi, kas sakrīt ar apgalvojumu pret visiem iespējamiem notikumiem. Un tā arī skolēni bieži jau. Tātad, piemēram, basketbolu, man vislabāk to salīdzināt ar sportu. Piemēram, basketbolists, viņš met bumbu grozā, kā viņš to varētu smuki uzzīmēt, grozs. Viņš met bumbu grozā, un viņš veica, 10 metienus, piemēram, 3 iemeta. No 10 metieniem viņš 3 iemeta. Tad kāda varbūtība, ka viņš iemetīs bumbu? Tātad varbūtība, tad mēs uzrakstām, ka notikums A ir tātad iemet grozā, un tad varbūtība, ka iemetīs grozā, būtu labvēlīgie, jeb tie 3 gadījumi, kas tātad sakrīt ar apgalvojumu, ka iemet grozā, 3 pret visiem iespējamiem, kas ir 10. 3 desmitās, to parasti raksta kā decimālu daļu, un dažreiz arī pieraksta ar procentiem, tātad 30%. Šo ļoti bieži pielieto sporta statistikai īpaši, tad iespējamība, ka iemetīs. Kur skolēni bieži jauc, piemēram, pateic, ka hokejists 3, teiksim, piemēram, 6 ripas trāpīja vārtos, bet 4 aizmeta. Nē, šis nebūtu labs variants. Mēs 4 ripas trāpīja vārtos, bet 6 aizmeta garām. Un tas pareizi, ka notikums A ir trāpīja vārtos. Tad mums būtu jāprēķina, piemēram, iespējamība, ka šis notikums A notiek. Vai tu zināji, ka es tieši šim video esmu uztaisījis treniņu uzdevumus un atrisinājumus? Ej uz school.com/matemātika un pievienojies pilnīgi bez maksas un iegūsti īsts video treniņu uzdevumus un atrisinājumus par visām tēmām, sākot no 7. klases līdz pat vidusskolai. Iespējams, nākotnē būs arī citām klasēm. Bet dodies uz school.com/matemātika vai pirmais links aprakstā. Un tad bieži skolēni ieredz, 2 skaitļi, tātad 4, tātad iespējamība, ka notiks A. Notikums A ir tātad 4 pret 6, right? Un tad rakstam 2/3 un opā uzstām sev pa plecu un dodamies tālāk visu sapratāt. Ja, bet nē, atceramies varbūtības formulu, ka tas ir labvēlīgie pret visiem. Labvēlīgie pret visiem. Tātad labvēlīgā, mums tiešām ir 4, jo A ir, ka trāpīja vārtos, un 4 ripas mēs trāpījām vārtos, tāda labvēlīgi ir 4. Bet tad jautājums, cik viņš pavisam ripas uzmetē, ja? Ja viņš 6 aizmet, ja mēs ierakstam 6, tad tās ir tikai tie nelabvēlīgie gadījumi, bet mums vajag labvēlīgos un nelabvēlīgos, ja? Tātad mūs 4 plus 6. Ja viņš kopā meta 10 ripas, tad viņš kopā meta 10 ripas, jo 4 viņš trāpīja vārtos, 6 aizmeta garām, tad kopā viņš meta 10 ripas, ja 4 plus 6. 4 pret 10 ir 0,4, un kā redzat, kas ir 40%, te ir aptuveni 66%, ļoti, ļoti liela starpība, un ļoti svarīgi neiekrist šajā vietā, un tad ar šo tik galā. Un starp citu, basketbols un sports ir ļoti laba analoģija, tiklīdz, jo tur mēs tā kā liekas, ka pašsaprotami šis ir labvēlīgie pret visiem, bet ir citi piemēri, kur nav tas tik izteikti, un tā būtu ideāli, ja mēs to salīdzinātu ar sportu, tātad iemestie pret visiem metieniem, ja tiklīdz kāda varbūtība nav skaidra, izmantojam šādu analoģiju, kas tajā uzdevumā skaidrās kā iemestie metieni, un kas tajā uzdevumā skaidrās kā visi metieni. Un tādā veidā mēs ļoti labi varam izdomāt šos analoģijas un rēķināt varbūtības. Jā, tas šis ir pavisam
vienkāršā valodā varbūtība 8 minūtēs, ja, un ar to arī noslēdzās šī lielā tēma par kopām.